Pašnodarbinātās personas maksā, protams, iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un kādā veidā tad mēs šo iedzīvotāju ienākumu nodokli aprēķinam? Iedzīvotāju ienākumu nodokli mēs aprēķinam pašnodarbinātāju personai reizi gadā, rezumējošā kārtībā ar gada ienākumu deklarāciju, kuru mēs tātad par tekošo, jeb iepriekšējo taksācijas gadu iesniedzam sākot ar nākošā gada 1. martu. Ja, tātad aizpildot šo D3 pielikumu, mēs tātad aprēķinam iedzīvotāju ienākumu nodokli, kāds mums veidojās ieņēmumi mīnus izdevumi. Ja, tā īsi. Un, attiecīgi, likmes mums atkarībā no šo ieņēmumu sliekšņa, jo mums ir Latvijā, tā teikt, progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tātad to mēs attiecīgi aprēķinam atkarībā no likmes, tātad 20-23% vai maksimums 31% apmērā tad no attiecīgā pārsnieguma sliekšņa. Līdz ar to nodokļu samaksa faktiski mums veidojās par visu gadu. Mums vairs nav pienākums maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokļu avans maksājums, līdz ar to attiecīgi faktiski, ja jūs jūtat vai konstatējat, ka jums veidosies, tā teikt, būtisks budžetā maksājumais nodoklis, protams, jums ir tiesības avansēt šo nodokli maksāt. Vairs nav tāda pienākuma, bet tiesība, teikt, sadalīt savu naudas plūsmu jums ir, un jūs tekoši, protams, varat šo nodokli nosacīt, aprēķināt par katru mēnesi, priekš sevis savām vajadzībām un naudas plūsmas vajadzībām, tātad arī konstatēt, cik jums potenciāli šis nodoklis būs jāsamaksā. Bet maksāšanas un aprēķināšanas pienākums mums ir reizi gadā. Savukārt, ja mums ir darbinieki, kā pašnodarbinātāji personai, tad tur, protams, iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek aprēķināts no darba algas, un iedzīvotāju ienākumu nodokļu aprēķināšana un deklarēšana notiek tātad katru mēnesi, kad mēs izmaksājam darba samaksu darbiniekam. Ja, tātad atceramies, ka darbinieki un darbinieku samaksājumais, jeb ieturamais, pareizāk sakot, iedzīvotāju ienākumu nodoklis mums ir jādeklarē ar darba devēja ziņojumiem, norādot tātad aprēķināto algu un attiecīgi ieturēto iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas arī atkarībā no darba samaksas būs vai no 20 vai 23%. Piebildēji atceramies, ka pašnodarbinātām personām, saglabājot saimnieciskās darbības reģistrāciju, nevar būt vairāk kā 5 darbinieki. Ja darbinieki ir vairāk, tad mums jau ir pienākums reģistrēties kā individuālam komersantam uzņēmuma reģistrā.